Redzamās pēdas. Franču dabas pētnieks Berkuēls raksta: organiskā dzīvība varēja sākties tikai uz tādas zemes, kas izmirusi no ūdens, bet kā notikusi pārējā no neorganiskās vielas uz organisko dzīvību, tas ir radītāja noslēpums, bet mēs nevaram domāt citādi kā vien atzīt radošo pirmcēloni, kas ir atklājies zināmos laika momentos un kas šķiet darbojas arī tagad, uzturas augos, kas tagad dzīvo. Lavoisier bija modernās ķīmijas tēvs, kurš tika nogalināts Franču revolūcijas laikā savas ticības dēļ. Anglis Daltons, kurš radīja atomu mācību, un viņa biogrāfs saka, ka viņš esot bijis likumības un reliģiozitātes paraugs. Francūzs Cauchy, 19. gadsimta lielākais matemātiķis, un lielāka par viņu uzticību zinātnei tomēr bija viņa ticība uz Dievu. Kādā brošūrā, ko viņš sarakstīja franču jezuītu skolas aizstāvēšanai, viņš apliecināja savu ticību šādos